viņiem arī virtuves strādnieks ir par mastu. Pagaidām ir jāredz Ingūna pēc iespējas optimālākais modelis, gan arī nākotnes, ja šo skolas rekonstrukcija būs arī šīs telpas palielinātas un pārējo, bet es domāju, pozitīvais tas, ka bērni ēd. Un ka viņiem garšo un viņiem patīk. Ja? Un es vēl gribēju mazliet piemetināt par to arī, ka saglabāsies arī skaidrs naudas norēķins. Ja bērniņš būs kartiņu aizmirstis, viņš varēs paēst. Nebūs tā, ka... Vai pazaudēs, ir kā? Jā, būs arī iespēja skaidru naudu, bet maksimāli iesaistīs vecākus, lai tomēr iznāktu šīs kārtas. Parāda burņiem. Jā, atvainošos. Nākamais, es arī tur papildināšu. Labu laiku jau jūtu nepieciešamības pēc šīs naudas vienības iepirkuma speciālists. Šobrīd projektu vadītāja Maruta daļēji veic arī šī iepirkuma speciālistu pienākumus. Viņa tad arī būs tas cilvēks, ka ja pieņems šāds lēmums par šādas amata vietas radīšanu. Plašāk šo tēmu gribu kolēģiem izklāstīt. Patreizējā situācija attīstības nodaļā ir diezgan dramatiski uz doto brīdi amatā. Šie te cilvēki, kas varētu, koordinēt, vadīt šo te nodaļu, Indra ir dekrēta atvinājumā, un viņi ir līdz aprīlim. Un šeit ir mums ļoti priekšā stāv liels darbs, cik viņš ir liels, viņš jāveic ļoti operatīvi. Es domāju, oktobra mēnesī mums ir jāsakārto attīstības programma, jāaktualizē un reizē investīcija plāns, jo situācija sekojoša. Mēs varam piekļūt pie dažādām Eiropas naudiņām, struktūra fondiem, protams, pie lielākām, mazākām, vairāk pie mazākām, bet šeit ir tas stāsts, ka šī nauda dažādām aktivitātēm, pie kuras varētu pašvaldība piekļūt, atrodas dažādās nozaru ministrijās. Tas nav vien mūsu reģionālās attīstības pašvaldības ministrijā, ekonomikas, labklājības, veselības, izglītības, zinātnes, kur mums būs jāiet, un saistībā ar bērndārzu skolas piebūvi. Un šeit mums ir, es uzskatu, ļoti gudri, mums bija arī pirmdien no rīta arī tāda iekšējā speciāla sapulce, kur mēs arī šos te jautājumus tā sīkāk izanalizējām, ka bez šī te administratīvā resursa, kas ies un strādās, meklēs šo te naudu, izējot no mūsu vajadzībām. Tas ir liels darbs un arī tāds arī profesionālām iemaņām jābūt. Un Indra ir mums tāds cilvēks, bet katram ir sava privātā dzīve un ļoti jauki, kad viņai izstāstās. Ir patreiz, un gan jau viņa atgriezīsies, un tuvākā laikā mēs plānojam izsludināt šo te konkursu, tā varētu teikt, uz attīstības nodaļas vadītājas vietu, pienākumu izpildītāju, jau uz Indras Lējas vietu, un reizē šis speciālists, kur Maruta iepirkuma speciālists kā atsevišķa štata vieta, mums ir vajadzīgs vēl viens projektu vadītājs, kas vēl papildina šo te, teiksim, kapacitāti. Jo bez šī administratīvā resursa, es viennozīmīgi uzskatu, mums nebūs rezultāti. Un, teiksim, ņemt kredītus un pārējo, mēs varam dažādi šos ceļus iet, bet tas nav līdz galam gudri. Ja? Ir jāizdara viss, lai pēc iespējas vairāk mēs piesaistītu šīs te Eiropas naudas iespējamās un arī draudzējoties ar, protams, saprātīgi draudzējoties ar mūsu reģionālo centru Ogri, ja, kas ir vispār labākā statusā, kam arī šī reģiona pašvaldības arī būs arī jāatbalsta kaut kādos projektos, līdz galam nav skaidrs, bet ir uzsācies šis te jaunais Eiropas struktūra fondu periods 14. un 20. gadam, nākamo 15. gadu ir vairākas programmas, kur mēs varam piedalīties, un es domāju, pašvaldībai ir ļoti daudz jāstrādā tieši šajā virzienā. Un tas tiek arī darīts, jo reāli Maruta ir ļoti profesionāli iepirkuma speciālists, tas ir liels darbs sastādīt nolikumus un iepirkums, un mums novads attīstās dažādi projekti padomā, un patreiz ir bērndārs projektēšanas konkurss,
konkurss izsludināts, tūlīt mēs sludināsim klāt arī vidusskolas, ja šo te piebūves konkursu projektēšanas, tālāk vēl arī šī te Lībiešu ielas pie bērndārza piebraukšanas, ja, mazais arī tāds iepirkumiņš. Es tikai tādu piemēru gribu jums pateikt, ja, kad ir nemitīgi darbs šim te arī iepirkumu speciālistam. Un ja šie te attīstības nodaļas speciālisti, varam kādu summu nosaukt, bet labāk nesaukšu, viņi sevi atdod ar uzviju, ja labi šī te struktūra vienība nodaļa strādā. Tā. Bet, ja kādi jautājumi, es vēl varētu kolēģiem pastāstīt, bet es apmēram plus-mīnus. Rūta, tas ir jauna štata vieta iepirkuma speciālists uz šo brīdi, tātad paliek vakanta projektu vadītāja vieta. Projektu vadītāji, gan arī PI attīstības uz divām amatvienībām tūlīt būs konkurss. Bet tā uz laiku Indras vieta ir kā? Uz laiku, bet pēc tam šis cilvēks skatīsim. Tu runā par to projektu. Redzēsim, cik ir iespējas, bet mums arī plānošanas reģiona sapulce bija lielāka piekdienā, un arī mūsu ministrijas ar valsts sekretāra vietnieci, mūsu īpašā draudzene Raudzes kundze, mums tur referātu lasīja, ja, un visnotaļ viņi pateica to, ko mēs arī zinām, jūs sekretāri pašvaldības, kas jums ir mājas darbā, attīstības programma jāaktualizē un investīcijas plāns. Ja šie divi dokumenti nebūs sakārtoti, tad mums nav jēgas ne no vieniem speciālistiem, mums arī, ja nav, tad mums šis tas mainījies, mēs nevienā nozars ministrijā nevarēsim iesniegt projektus, ja mums tas nebūs attīstības programmā uzrakstīts un investīciju plānā parādīts. To mums savā laikā arī Lejas kundze informējas, un mēs arī ķersimies klāt arī pie šiem darbiem. Kas nav paldies. Tad es lūkšu, kolēģis ir jautājumi, nav nobalsot par šī domas lēmumu projektu virzīšanu apstiprināšanai domas sēdi. Pret atturās. Tā, 5. Tad ir papildu darba kārtība. 6. vēl ir? Labi. Man neiet tas rullītis. Tā. Vēl lūdzu par budžeta grozījumiem. Budžetā mēs grozam pirmkārt jau saņemtu apdrošināšanas apliecību par PI Urdeviņu Tīnošu filiālē Muižiņa ūdens avārijas gadījumā saņemto naudiņu. Tas ir 5663 eiro, kuru tālāk novirzam uz Urdeviņas budžetu remonta izdevumu sekšanai un inventāra atjaunošanai. Tālāk es saņēmu Iekšpils tautsnama vadītājas Dacis Mistras iesniegumu veikt dažādus grozījumus tautsnama budžeta izdevumu tāmē. Un arī Iekšpils mūzikas skolas vadītājs Valds Irmānovs iesniegumu veikt grozījumus mūzikas skolas izdevumu tāmē. Šie grozījumi ir vairāk vērsti uz to, ka mums ir izsludināts un faktiski jau ir noslēdzies iepirkums par mūzikas instrumentu iegādi. Un ir izsludināts iepirkums par keramiskās krāsas iegādi, un visi šie grozījumi ir samazinot citas izdevuma pozīcijas un palielinot izdevumus pamatlīdzekļu un inventāru iegādēji, jo tie instrumenti sadalās gan pamatlīdzekļos, gan inventārā. Tālāk ir saņemta meddotācija no valsts budžeta pēdējiem gada 4 mēnešiem, septembrim, decembrim. Tas ir 395 477 eiro, un viņa tiek sadalīta Iekšpils vidusskolai pedagogu atalgojumam un apdrošināšanas iemaksām. Algām 223 904 eiro un nodokļiem 52 819. Tālāk Tīnošu pamatskolai algām 52 915, nodokļiem 12 483. Un Urdeviņai algām 43 172 un nodokļiem 10 184. Tad es saņēmu iesniegumu no dienas centra vadītājas Zandas Vītolas veikt grozījumus dienas centra budžetā.
Tur vajadzēja palielināt izdevumus komandējumu izdevumiem, jo viņi te dodās arī tādā pieredzes apmaiņu braucienā uz Baltkrieviju, un arī pirms tam jau viņiem bija braucieni uz Igauniju un komandējumā, bet kā uz ārzemēm tas nebija tik daudz, ka līdzekļi paredzēti. Tad bija aprēķinot gada budžetu, bija tāda kļūda no manas puses, bija nepareizi aprēķināt izdevumi mūzikas un mākslas skolai aptvaras izdevumiem, un šos izdevumus jāpārceļ no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tas ir 7220 eiro. Un ir mums projekts energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana Tīnošu pamatskolā, viņš arī tieši jau, var teikt, jau ir noslēdzies, un tur mums ir jāpalielina ieņēmumi, gan par ieņēmumiem, pa 17 480 mēs saņemsim šī projekta realizācijai, un atkal no neparedzētiem gadījumiem mums ir jāparedz līdzfinansējums 32 717 eiro. Projekts ir realizēts, un tas ir viss. Un par mūzikas mākslas skolu kopā, es saprotu, pārcelti pie 10 800 pamatlīdzekļiem un 14 eiro. Tomēr var pateikt, kas tad ir samazināts? Samazinās, komandējumi samazinās. Visi, tur ir pluszīmīts tikai 2 pozīcijām. Man interesē, kas tad tajā budžetā tagad netiks izpildīts. Tur nebūs tā, ka netiks izpildīts, vienkārši izvērtējot budžetu. Nē, tas ir viņi paši. Iekšēji. Viņi paši iekšēji. Kodiem noņemt, ielikt instrumentu iegādē, bet man interesē, kur tik liela summa 14 000 eiro paliek. Tur nav 14 000. Nē, tur ir saistība. 10 800 ir šitām te pamatlīdzekļiem un 2000. Pa zemākām cenām ir instrumenti nopirkt. Jā. Cik es zinu, jā, un patreiz ir izsludināts iepirkums uz keramiskās Tā ir 4000 apmierināšanas. Tas tur maksās laikam kā 5-6 tūkstoši, jā. Man liekas, iepirkumā, ja nemaldos parakstīt to protokolu, bet 4,5. Nē, es nesapratāt jautājumu. Man interesē tur, kur no tiem kodiem, kur ir mīnus. Es saprotu, jā. Kas tas ir? Tur ir, piemēram, komandējums. Viņi ieplānojas bija 1800, kurš līdz šim brīdim neviens cents netika lietots. Piemēram, 1000 eiro, kods 2241, kas tas ir? Tie ir remonti. Tur ir arī palikusi nauda pāri. Var sakot, viņi izvērtēja savu budžetu un skatījās, kur viņiem vairāk nevajag un kur viņiem pietiks ar mazākām summām. Vēl jautājumi deputāti? Ir jautājumi nav, tad es lūkšu nobalsot, kas šī domas projekta izzīšana, apstiprināšanai domas arī. Pret, atturās. Paldies. Tālāk papildu kārtība. 7. darba kārtības jautājums. Par iekšējiem noteikumu Ikšķilas novadas skolēnu biznesa ideju konkursu nolikums apstiprināšana. Lūksim mūsu Agnesi noziņot, izstāstīt, cik es zinu, piekrīt bija tikšanās, vēl diskutējāt un tā tā. Lūksim. Nē, piekrīt kaut ko citu. Šis ir pēc uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas ierosinājumi veidot biznesa ideju konkursu Ikšķilas novadas skolās. Tas ir Indras, ja, šis? Tas ir Indras, jā. Tas būs savukārt tādā iniciatīvas, kas ir vairāk uz līdzdalību vērsts. Skaidrs, kas lūdzu. Jā. Un šis ir novadas skolām, un tas konkursa laika periods ir oktobra mēnesis. Konkurss noritētu 2 kārtās, un tas sadalījums mērķa auditorijai tā kā 7. 9. klase un 10. 12. klase. Un pirmā kārta būtu projekta, biznesa idejas apraksta, pieteikumu iesniegšana, maksimums tā kā 5 lapās. Un otrā kārta ir prezentācija klātienē. Un tad pat apbalvošana jau ir 24. oktobrī, kad ir arī vispār Ikšķilas vidusskolā oktobris pasludināts par uzņēmējdarbības mēnesi. Un patiesībā tas notiek tā ietvaros, vienkārši paplašinot to mērķa auditorijas loku arī pārējās novadas skolās. Un katrā no grupām tika apbalvota 1. un 3. vietu ieguvēji ar naudas balvām 30, 50 un 70
eiro vērtībā. Tālūk. Un finansējums nāk no uzņēmēju, no attīstības nodaļas, no uzņēmēju tās pozīcijas. Tālūk. Es domāju, Kāpēc viņš ir domāts oktobrī tieši? Oktobrī, tāpēc, kad Ikšķelē šogad skolā ir paredzēta katrs mēnesis kaut kādam noteiktam virzienam, un oktobris ir uzņēmējdarbības mēnesis, uzņēmējdarbības veicināšanas, kad tur ir paredzēts skolā daudz dažādas aktivitātes, vienkārši pastiprinot to, un tad akcentēties, jo tad arī uzņēmēji ies uz skolām ar viestakcijām, viņi var aicināt skolēnus piedalīties, būs arī pirmā lielā sanākšana 1. oktobrī, kad ir iespēja uzrunāt tādu plašāku auditoriju, un vienkārši tad atliktu vēl piestrādāt paralēli pie pārējām novadas skolām. Vienkārši domāju, papildināšu arī, mēs uz to pašu jautājumu. Tā ir, protams, Ikšķeles vidusskolas direktora ideja. Tas ir tas, ko mēs runājām par šiem te meklējumiem no virzienam iespējamam Ikšķeles vidusskolai, un šī gada ietvaros katru mēnesi skolā tātad būs cita novirziena izpēte, un šis oktobra mēnesis ir veltīts tieši uzņēmēju darbības novirziena izpētei, un šajā sakarā arī tiek veidotas šīs aktivitātes, gan aicināt uzņēmēji, tātad ieinteresēti skolēni, vecāki iesaistīties, un pēc tam beigās tātad būs arī šī anketēšana, lai saprastu, vai šis novirziens interesē, un vai vecāki un bērni gribētu pastiprināt, padziļināt to mācīties. Un tādēļ šis nolikums ir tapis, ja es nemaldos, sadarbībā ar šo uzņēmējdarbības veicināšanas komisiju. Bet arī Protams, skolā jā. direktors, nu jau tā kā... Viņš arī prezentēja šo savu ideju, tāpēc oktobris. Bet tas ir tikai tāds vienreizējs pasākums. Tas ir vienreizējs pasākums, jā. Vienreizējs pasākums, To var vienreizējs skatīties, es domāju konkurss. tā, ka ja tiešām ir liela atsauksme, manīs, var stāvīgi varēs novērtēt vispār kādas ir skolēniem zināšanas, varbūt tieši uzņēmējdarbībā. Ja ir, tad es domāju, ka uzņēmēji noteikti attīstīs to ideju tālāk nākotnē, tur jau bija izskanēja idejas, ka varētu ar lielākiem grantiem, bet es domāju, ka priekš tā, ka tas vispār notiek pirmo reizi, kad sāku solīt, un tad... Es skatos, ka tie notiekotās prasības ir tāds pietiekuši liels, lai tie bērni izpildītu. Un, teiksim, rodas sēdīt, kad mēs viņu apstiprinām, mēs viņu palēžam, un tad viņš īstenībā, tas laika posms ir ļoti maziņš. Skolēniem noteikti nebūs tādā tiešā veidā netiks dots informācijas standartās, kas izvietot mājaslapā un plakāti. Mēs jau runājām gan ar uzņēmējiem, gan ar Indru, kad tur noteikti ir jādara tā, kad ir jāiet pa klasēm, kas ir bonus, kad ir tie uzņēmēji, kas ies jau pa klasēm un runās, ka viņi arī varētu. Tur noteikti vairāk jāsadarbojas ciešāk ar skolām, kuras pašas ar plašu audzētēm un kur var nodot tālāk. Un tas noteikti pēc olēnas zinu, kā viņi ir darījuši, kad viņi taisa izvilkumu nolikumam, ka viņi sataisa tādu, kas ir svarīgākie punkti, kam tur ir jābūt. Un tas, kāda ir atšķirība, kad šeit jau jāiesniedz tā kā lielajos projektos mežonīgi daudz veidu, kas te būtībā ir maksimums 5 lapas, ar ideju var aprakstīt uz 1 un 2 lapām, jo tā vērtēšana iet par ideju, maksimāli cik vien viņi būs kvalitīvi aprakstīt. Ja? Jā, tā tirgus izpēt arī, tas jau nav tādā klasiskā nozīmē, biznesa plāns ir domāts viens cilvēks, un iedomājas ražot būciņas, un viņš pasaka, ka tirgus Ikšķeles novadā, cik monitori, cik maksā būciņu, tirgus izpēt. Es domāju, ka mēs nenovērtējam arī tos jauniešus. Es domāju, ka viņi var daudz. Ļoti saspringts un īsts laiks. Tas man tā kā. Lai iet uz priekšu, es tā domāju, ja tā iniciatīva prasēs. Noteikti tajā visā patiesībā nenolikums, bet tieši jaunietim skolēniem ieslēgt, ka tas nav sarežģīti un jums ir idejas, bet labāk darīt, kā nedarīt. Tad līdz kuram jāiesniedz uz Līdz 21. mēnesis, jā. Bišķi pārsniegts mazākām. Uzņēmēji, kad sāks staigāt pa klasēm? Viņi arī sāk ar oktobri, jo 1. oktobrī ir lielā sanākšana, tā kā atklāšana tā pasākumam. Un es precīzi nezinu tos datumus, bet viņi arī jau sāk ar to, jo tur sadalīts, ka, piemēram, Linards iet tur visas vidusskolas klases uz bioloģiju, un tā. Tur pa vidu vēl ir aktivitātes skolāni. Tas diezgan īsts. Bet lai notiek. Jā, viņiem ir projektu nedēļas, viņiem faktiski nedēļa ir 1 nedēļa, jā, tad nedēļas laikā kaut kam ir jātop. Un domāju, ka 2 nedēļas viņam ir normāli, 1 nedēļa ir augsta.
Man tā ideja radās vakardien, man vēl jāatrunāja Česlav, ka varbūt iepīt iekšā kaut kādā ekonomikas vai sociālo zinātņu vispār stundā, kā varbūt kā ar novērtējumu, jo tā būtu praktiska lieta patiesībā, ko viņi dara. Un viņiem vēl par to ir nākāda zīme. Bet tas ir jāatrunā, tā arī iespējams. Bet tas arī veids, kā stimulēt tas ir jārunā vienkārši, bet tas ir variants, kā stimulēt viņus piedalīties. Tas vienkārši arī mācību plāns, ko viņš mācās, ko viņš tur ieliek. Vēl jautājumi, Anese? Tad es lūkšu komitejas locekļus nobalsot par virzīšanas domas sēdu apstiprināšanu. Bet atverās. Agnēs, lūdzu pastāsti par to projektu, kur es bišķiņu sajaucu pašā sākumā, par to iniciatīvu. Es nezinu, vai tagad pastāstīt. Protams, Ir projekta konkurss, kas ir domāts uz novada skolēniem, bet uz vispār novada jauniešiem. Un šobrīd ir gan drīz līdz galam tapas nolikums. Un tas būs vērsts nevis uz uzņēmēju darbību, bet vienkārši uz jauniešu līdzdalību. Un tās tēmas ir gan vide, veselības, sports, pasākumi, viss dažādākās lietas, patiesībā paši jauniešu iniciatīvu realizēšana. Viņi paši izdomā, ko viņi grib, un paši arī viņu realizē un saņem par to naudiņas. Tas finansējums šobrīd ir ielīdz tā kā kopējais 2000, maksimālās par vienu projektu 5000, un plānots ir, ka tādu konkursu varētu izsludināt 2 reizes gadā. Un tad pirmā reize būs 5000? Nē, 500. Es jau Un ir paredzēts, ka izsludināt, ja oktobrī tas tiek apstiprināts domas sēdē, tad izsludināt novembrī, un tur gan dot to laiku ilgāku, jo tur ir daudz vairāk, ar lielāku auditoriju iestrādā. Tad no novembra pat līdz februārim, mēs runājām, tad būs tas pieteikšanās laiks, būtībā 3-4 mēneši. Tā. Tas tā īsti. Jautājumi? Es domāju, klausīties. Varam jau kas jau neredzam, ko. Paldies, Agnēs. Darba kārtība izskatīt, bet ir vēl viens jautājums, kas mums ir jāizdiskutē šodien. Jums pielikumā arī ir noskanēta vēstulīte no Zemnieku saimnes priekšsēdētāja Lazdīkunga personā, kur viņš izklāsta izvirza sekojošu priekšlikumu par nekustamā īpašuma nodokļu slogu samazināšanu. Kā mēs zinām, saistībā ar visiem šiem te trakajām lietām, kas notiek Ukrainā un ar visām Krievijas lietām, ar visām sankcijām un pārējo, mūsu uzņēmēji, kas ir tieši šajā sektorā, kas saucās Zemnieks, ir nonākuši kārtējo reizi cieši viņš visvairāk, te ir vairāk piena lopkopība, tāpat ir viss nozares, un ja jūs izlasījāt šo vēstuli, tad viņš ierosina, tas būtu varbūt tikai labais žests, kad šo te nekustamā īpašuma nodokli mēs varētu samazināt šīm te zemnieku saimniecībām, kas nodarbojās ar lauksaimniecību. Mums zemnieku saimniecības nav sevišķi daudz palikušas. Jā. Ir atsevišķi zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar gaislopkopību, ar pienlopkopību. Jā. Mūsu kolēģis Ainārs nodarbojas vairāk ar graudkopību, augkopību. Tā kā es dažādi arī domāju, šeit ir, kā es iepriekš teicu, tāds varbūt labais žests, jo tās summiņas nav sevišķi lielas, ko lauka teritorijā pēc kadastras vērtības mēs, ko mums maksā pašvaldības budžetā. Bet es būtu ierosināt tomēr izskatīt šo jautājumu un nonākt pie kaut kāda risinājuma, bet es gribētu, lai jūs, deputāti, izsakaties, jūs pasakat savas domas. Es varbūt pirms tam es lūdzu kaut ko 5 minūtes pirms komitejas, kad es ieraudzīju šo vēstuli Madarai, apskatīties, vai viņi paspēja. Mums ir saistošos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi zemniekiem, jo kaut kāda atlaide ir, bet es neatcerējos vairs tieši kādu un par ko, kad vajadzētu apskatīties, par ko tas bija. Jaunais taksācijas periods sākas no kā likums nosaka ar 1. novembri, kad tiek sagatavot
reizi. Madara, kā tur ir? Tad tie Nē, banki taksācijas gads ir 1. janvāri, bet saistošie noteikumi ir jāizdod līdz novembrim. Līdz novembrim, tā ir. Par likmi. Viņi šeit jautā likmi. Mums ir it kā atvieglojumi uz šo brīdi, bet es neatceros, tur jāpaskatās. Un tad droši vien jāgatavo pozitīvā gadījumā grozījumi saistošos noteikumus. Tieši tā. Kā jau ir 50% vai pat vairāk, 50%, bet tur bija diezgan, kā tie nosacījumi. Mēs runājam par mājaslapu attīties, bet man šķiet, ka mums nebija par zemi. Man šķiet, ka bija par ēkām. Par ēkām. Zemi bija? Par zemi. Par zemi bija? Tas tiešām arī. Jo ēkām toreiz vispār laikam nebija nodoklis, kad mēs lēmām, jūs lēmām. Nē, par zemi tas bija nodoklis. Bet te konceptuāli tāds vajadzētu viedokli. Nē, ja mēs redzam, ka mums jau ir šāda atlaide, tad jautājums, vai mēs vēl samazinām? Ja mēs to atlaidību nosacījumus, tās atlaides varam piemērot. Bet vai tad mums zemniekiem visiem ir ražotājiem? Tur bija jābūt tā, ka te vismaz puse no, jo zemes tāpēc ierosinājums, tāpēc es arī zemnieks saimnes pārstāvs, teiksim, ezerlīgs, kā tu lauksemnieks, viņš zemnieks saimnes pārstāvs, tautas, tad lauksemnieci nav. Tāpēc tur bija tāda nosacījuma, kad nodarbojas lauksemnieks. Kad nodarbojas lauksemnieks pusē, teiksim, tur bija no budžeta ieņēmumiem, bija jābūt, teiksim, tīriem lauksemniecības ieņēmumiem. Tur bija tie nosacījumi tādi, lai nebūtu tā, ka viņš skaitās zemnieks saimniecību, bet nodarbojas, teiksim, ar transporta pakalpojumiem. Bet īstenībā šī situācija viņš ir ļoti atbilstošs. Ko? Bet šajā situācijā tad šī nosacījuma ir ļoti atbilstoši. Jā, tāpēc es saku, varbūt, ka mums jau ir. Jā. Un tad mēs viņus varam piemērot. Mēs varam pasūtāt, pareklamēt, tagad avīzīte vai kaut kā, ka tāda iespēja ir, jo mēs kā, reklamēt, es domāju, ka neviens. Ja mēs vispārēji to ideju atbalstam, tad vienkārši, lai Madara apskatās, vai ir, ja nav, tad gatavojam uz oktobra grozījumu. Uz oktobra grozījumu. Nākošam gadam, es saprotu. Jā, bet man līdz 1. novembrim jāpieņem saistošo noteikumu izmaiņas. Jā, es spēju, te jāpaskatās. Cik es saprotu, konceptuāli atbalstam, ja Madara tev tad uzdevums apstīties. Vai nav jau? Visu to mehānismu tādā uz veidā. nākošo nedēļu jau. Ja mēs komitejā šobrīd pareizāk, mēs varam uz... Madara, lūdzu, paņem. Vienīgais, ka mums tie jaunie vēl nav stājušies spēkā. Par atviegojumiem mēs taču jaunas izdarām. Jā, nav stājušies spēkā. Jā, nav avīzē, jau mums tikai ir aptaukrāt. Nu, nebūs izmainījis, ir vēl ieliksim. Varam atzinums. Bet mēs jau varam taisīt grozījumus, ka viņi stājas spēkā tad, kad tie. Jā. Vai ne? Tas ir jūsu jurists. Tas tāds, jā. Zināt, kā tur jādara. Bet te jau būs pēc... Madara, jā? Saprati, ko mēs no teviem vēlamies? Neatradiet. Atrast? Atrast, neizrast to. Ja tie ienākumi gadās 50% apmērā sastāvē ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas nosacījumiem, ja šīs nekustamības nodokļu maksātājs reģistrējas vidzā, un nav nodokļu parāda, tad viņam 50%. Tur bija diezgan tā, bet lai nebūtu tā, ka tur kaut kādā veidā... Tad par zemi nav? Nē, ir par zemi. Rakstīt par zemi un nedzīvojumam ēkām kopā. Bet tie ir atvieglojumi, nevis likme. Tas ir atvieglojums. Mēs varam arī likmi samazināt. Mums ir tagad tādas tiesības, toreiz tādas nebija. Viņā tad raksta pa likmi. Klausies, Madara, padomāsim, tagad nesasteigsim, mēs piedāvāsim kādu variantu uz domas sēdi, ja? Un ja liksies vēl tur, tad varēsim, arī domas sēdes lēmumu, arī tagad pēc jaunā nolikumu mēs viņu arī varam publicēt. Ja? Pielāgot. Piekrītat, kolēģi, ja? Tas par šo jautājumu. Tā kā, paldies par darbu, tiekamies